Katru gadu regulāri, reizes 3 vai vairāk, esam praktiski visos Binderas ceļu būves objektos. 2012. gada pavasarī man zināmā mērā pārsteidz kāda objekta dislokācija. Būvu ierakums Daugavpils virziena dzelzceļa klātnes tiešā tūmā. Ceļu būve – tā ir Bindera pamats, specialitāte un trumpis. Taču ne tikai. Jau labu laiku ceļbūves firma Binderas veiksmīgi konkurē ūdens kanalizācijas, elektrotīklu, tramvajceļu un pat kara lidmašīnu skrejceļu izbūvē pasaules līmenī. Drīz vien pirmais pārsteigums par ceļbūves firmas Binderas objekta dislokāciju pārgāja, un mēs ķērāmies pie darba. Šī gada 4. februārī mums bija tas gods kopā ar aizkrauklas stacijā plašā pulkā sabraukušajiem celtniekiem, vilcienu pasažieriem, prominencēm un medijiem piedalīties Sliežu ceļa Skrīveri Krustpils divvirziena kustības atklāšanā. Ministrs kungs, šis otrais Sliežu ceļš, tā ir absolūta nepieciešamība vai kaut kāda otra elpa ekonomikā un dzelzceļa pārvadājumā? Tā ir absolūti nepieciešamība, jo šajā dzelzceļa posmā ir ļoti liels kravu apjoms un veidojās tā saucamie pudeles kakli vai vājās vietas. Un šis otrais Sliežu ceļš mums palīdzēs novērst šīs vājās vietas tieši virzienā no Krustpils, jo tālāk līdz Rīgai ir šīs divas Sliežu ceļi. Zinām, ka Krustpilī sadalās Sliežu ceļi tātad uz Daugavpili un uz Reizekni, attiecīgi Krievijas virzienā. Tātad Krustpilī sanāk visi šie vilcieni kopā, un tālāk šis bija vājais posms. Tātad šis posms mums dos iespēju apkalpot kvalitatīvāk kravas, tātad ar mazāku gaidīšanas laiku, apkalpot lielākus apjomus, kas, protams, dod mums iespēju konkurētspējas palielināšanai visā dzelzceļa pārvadājuma sektorā. Vai nākotnē vēl būvēsim kāds dzelzceļš? Mēs skatāmies uz projektu Rail Baltica, kur tiks būvēts pilnīgi jauns dzelzceļš no ziemeļiem uz dienvidiem. Ceļu būvnieki, Binderas, ACB izrādās arī labi ne tikai ceļu, bet arī dzelzceļu būvē. Man jebkurā gadījumā gandarījums par to, ka mūsu pašu uzņēmēji, liekot šos spēkus kopā un liekot kopā to pieredzi, kas viņiem ir spējīgi šādu milzīgu projektu realizēt bez nekādiem, aizrādījumiem par kvalitāti un tā tālāk. Man tiešām ir lepnums par to, ka mums ir būvnieki, kas kopīgiem spēkiem, nav neviena tāda kompānija Latvijā, kas var uzbūvēt šādu lielu objektu, bet ka būvnieki spēj kopīgiem spēkiem izdarīt šādu lielu darbu. Tiešām liels gandarījums par to. Vai varam teikt, ka šobrīd Latvijas dzelzceļš ir kļuvis būtiski bagātāks un palielinājis savu kapacitāti un iespēju? Jā, protams, mēs esam bagātāki kļuvuši par 100 miljonu vērtu objektu, bet galvenais, protams, tā ir, mēs esam palielinājuši kustības drošību posmā no Krustpils līdz Rīgai. Tāpatās arī, protams, ir palielinājusies kapacitāte divas reizes, ja viņi bija apmēram 25 miljoni, tad tagad viņi ir 50 miljoni. Un, protams, esam kļuvuši arī ātrāk, tātad arī pasažieru vilcieni varēs ātrāk braukt pa šīm sliedēm, arī kravas vilcieni. Un pasažieriem būs ērtāk, ir izbūvēts jauni peroni, modernizēts arī šīs stacijas šajā posmā. Tā kā, jūtam gandarījumu par paveikto. Viens tilts par Aivieks, kur būtiski inženieru būvu. Jā, tas arī mēs jau bijām vasarā ar bijušo ministru prezidentu Dombrovska kungu skatīties, kad viņš vēl nebija pabeigts. Un tagad, protams, šī inženieru tehniskā būve mums ir patīkama, ka mums ir radies jauns dzelzceļa tilts. Jums bieži sanāk strādāt ar ceļbūves firmām un kāds iespējas radies? Īstenībā šis tāds pirmais, mēs sākām jau 2010. gadā. Un tajā laikā tas bija tas pirmais projekts, kas vairāk bija varbūt saistīts ar krīzes situāciju Latvijā, kad ceļniekiem nebija darba, savā tiešajā specialitātē. Viņi apvienojās, lai arī paņemot arī dzelzceļa speciālistus klāt, lai izbūvētu šo lielo objektu. Un, pirmais piemērs ir. Es ceru, ka tagad viņi arī būs no ceļu būvētājiem arī daļēji ir ar dzelzceļu būvniekiem palikuši. Tā kā darba mums nākotnē, es ceru, būs daudz un būs arī vairāk iespēju izvēlēties kompānijas, ar kurām strādāt. Par ceļbūves firmu Binderas, viņi uz sliedēm piešāvušies gan Rīgā 6. tramvaju, gan Daugavpilī praktiski visu tramvaju. No mazām līdz lielām sliedēm, jā. Es jau domāju, ka arī ceļu būvnieki var cerēt uz Rail Baltica. Jā, to es ceru, ka šis projekts tiks realizēts un tad tur darbs pietiks visiem. Sliežu ceļu būvniecības ceļbūves firmai Binderas laikam jau nav nekas īpaši jauns. Es tā nedaudz atmiņā iegremdējos
un redzu 6. tramvaju maršrutu Rīgā, redzu Daugavpils tramvaju. Jā, protams, ka tas nav nekas svešs, tikai ātrumi ir dažādi. Uz tramvaja līnijas ir viens ātrums, uz dzelzceļa līnijas tas pavisam cits. Bet naudas arī visur, man liekas, ir liels, ja arī šeit tomēr ir lielāks. Par naudu, kā liela vai maz, nekad nevar runāt. Ir izmaksas, kuras ir atbilstošas tiem darbiem, kas ir jāveic. Mēs nekad tā nevērtējam, ko nozīmē liela nauda, ko nozīmē maza nauda. Visi maksā tik, cik maksā. Vai tas ir viegli konkurentiem, vistiešākiem konkurentiem apvienoties vienā pilnsabiedrībā un uzrīkot tādu skaistu pasākumu kā 50 km otrās liesas ceļu? Viegli nav. Bet, ja visi 4 pilnsabiedrības dalībnieki pieiet ar veselo saprātu un loģisku, teiksim, pieeja jautājumiem, tad nav problēma. Nestoties uz to, ka tā tomēr bija pirmā reize, vai bija kaut ko jāpiemācās. Es no Magoņkunga sapratu, ka līdz šim ar ceļbūvniekiem nav sadarbojušies Latvijas dzelzceļa, objektu būvē. Es ceru, ka Magoņas kungs tagad ir sapratis, ka ar ceļbūvniekiem var sadarboties. Un kad pat ja viņi kādreiz nav būvējuši šos liežu ceļus, tad tagad pilnīgi noteikti ir vismaz 2 ceļbūves kompānijas, kas to prot darīt. Tie ir Binders un ACB. Vai jau sākam gatavoties uz Rail Baltiku? Kāpēc ne?